Ilvija vienaldzīgi atbildēja, vakariņas ir virtuvē. Vannā uz plīts ceptie kartupeļi un mazās kotletītes ar sīpoliem un ķimenēm. Mums šodien apstiprināja koncepciju, un tāpēc valsts sekretārs Ingars turpināja pastaigt vīnu laukā. Ilvija klusēja, viņa tas neinteresēja. Meitenes skatiens piekals Murakami burtiem, vārdiem un teikumiem. Garšīgi, viņš mēģināja tuvoties meitenēm, bet Ilvijas uztvere bija izslēgta, bez attieksmes, ne dusmu, ne naida, ne apvainošanās, pat ne klātbūtnes. Televīzijas ziņās stāstīja par pamatīgiem salu upuriem, par milzu kaktusu ziedēšanu, par valdības apstiprinātajām ekonomikas prognozēm. Tu dosmojies? Arī šoreiz viņa ir jautājums palīdzēt. Sporta ziņu diktors vēstīja, ka Rīgas Dinamo ir uzvarējis līdz Pasterīt. Sporta ziņas atdzīvinājumi meiteni. Ilvija piecēlās un aizgāja uz guļamistabu. Laika prognoze solīja kārtējo atpūstu, 5 grādus virs nulles un nokrišņus visā Latvijas teritorijā. No guļamistabas puses vidēja blāva gaisma, uz sienas naktslampiņas kupola uzkuras zīmēja līkas līnijas un virs tām, kā airētāja laivā, tupēja ēna kometa.